Gads bija ļoti iespaidīgs. Šogad, kā nevienu gadu, mums 173 dalībnieces. Tas nozīmē, aiz katras dalībnieces uzņēmums dalība 173 uzņēmumiem. Konkursa labākā biroja administratori esam noskaidrojuši šī gada labāko biroja administratori, kas ir uzņēmums Saldus Ceļinieks. Un esam ļoti gandarīti, ka šogad šī reklamācija un pati kampaņa ir izdevusies ļoti laba, jo dalībnieku skaits tiešām liels. Tātad mūsu galvenais mērķis bija ne tikai noskaidrot labāko biroja administratoru, bet pievērst uzmanību tai profesijai kā tādai un pateikt šādā veidā paldies, teiksim, lielākam visu lietu organizētājam katrā birojā. Ļoti liels prieks, kad šajā reizē mēs iesaistījām ne tikai pašu biroja administratorus, bet ļoti lielu skaitu viņu uzņēmumu darbinieku, kurus palīdzēja un atbalstīja šajā konkursā mūsu administrators. Kāds novēlējums gan konkurentiem, gan pašai sev, kā teikt, tas 17. gads, 2. vieta, bet toties ļoti tālu tikts, labas balvas, labs noskaņojums. To, ko es teicu jau prezentācijas beigās. Katram darba devējam darbinieku, kurš nemūg no darba pirms darba laika beigām, un darbinieku, kurš tic un ir entuziasma pilns. Šogad bija tie uzdevumi dot diezgan kreatīvi, daudzi bija jāpiedomā pie tā tēla, pie sevis gan uzņēmuma prezentācijas. Tad mēs, žūrijas locekļi, novērtējam, ka šogad biroja labākā administratora 2017 ir Samanta Saldus Ceļinieks. Apsveicam! Nav aprakstāms. Es neticēju līdz pēdējiem, bija ļoti tiešām satraukusies un liels paldies gan organizētājiem, gan žūrijai, visām mūsu meitenēm, kas piedalījās, jo tā sīvākā konkurence arī tas dzenulis uz labiem rezultātiem. Tiešām paldies visiem. Samanta, kā ir būt 2017. gada Office Day gada administratorei? Neaprakstāmi, vēl īstenībā nevar to aptvert. Domāju, ka tās patiesākās emocijas tikai parādīsies rīt vai parīt, bet vispār superīgi sajūtas. Kādu šķiet, kas bija tas punkts, kas žūrijai lika novērtēt tevi ar tik augstu punktu skaitu, ka tu iegūši šo te gudpilno pirmo vietu? Es nezinu, es ceru, ka tāpēc, ka esmu labākā biroja administratore, tāpēc arī viņi man novērtēja un ir liels prieks par to. Kas novēlējums varbūt arī tad nākamajām biroja administratoriem, kuras varbūt vēl patreiz rosās klusījām pie televizora ekrāniem un domā, kad arī varētu pieteikties, kāda motivācija, kāds novēlējums? Jā, es gribētu visām, kas domā par šo konkursu, noteikti nebaidīties un pieteikties, jo tas ir to vērts, tā ir neatsverama pieredze. Būs noteikti saspringti brīži, neviens vien, bet gala rezultāts ir to visu pielikto pūļu vērts viennozīmīgi.